Cienījamie kolēģi, labvakar! Šodien es vēlos jums parādīt jaunu instrumentu Google, ko mēs esam saņēmuši tikko. Un tas ir Notebook.com Google. Ļoti vienkārši pievienot avotus. Jūs šeit varat paņemt no Google diska dokumentus, ko jūs esat saglabājuši, prezentācijas. Jūs varat iekopēt tekstu, ko jūs esat nokopējuši, piemēram, no Word dokumenta, un jūs varat ievienot linku vietnei vai YouTube video. Pamēģināsim ielikt YouTube video, lai redzētu, ko mēs šeit ar šo instrumentu varam labu izdarīt. Tātad iekopējam, ievietojam, un tātad šeit ir YouTube, kurā stāstīts, tas ir diezgan garš video, kurā tiek stāstīts par ķermeņa valodu, ietekmi un spēku. Un te ir īss pārskats. Šeit jūs varat, piemēram, tiek doti jaunas tēmas, argumenti, jautājumi, ko jūs varat papildus uzdot. Šeit jūs varat pievienot piezīmes, saņemt īsu audio apkopojumu no šī video, veidot schēmu. Es izmantošu piedāvātos jautājumus, kā galvenās tēmas un argumenti par neverbālās valodas ietekmi uz sevi un citiem izriet no šī avota. Tātad galvenās tēmas, lūk, ātri spriedumu secinājumi, pētījumi, piemēri, neverbālie signāli kā komunikācija, varas un dominances izpausmes, galvenās tēmas un argumenti, un, kā jūs redzat, mazs kopsavilkums. Tieši tāpat es varu pievienot vēl kādu no šādiem avotiem, vai arī precizēt. Piemēram, te ir papildus jautājums, kādas neverbālās izpausmes ir saistītas ar varu. Īsts darbs. Un, lūk, norādu uz avotu. Šeit, kur ir transkripts no video, pamatots, kur mēs varam šos argumentus pārbaudīt. Un, lūk, ir piezīme. Kāpēc ķermeņa valoda interesē sociālzinātniekus? Lūk, neverbāla saziņa, ķermeņa valodas ietekme, neverbālie signāli ietekmē mūs pašus, kādas ir varas un bezspēcības neverbālās izpausmes. Pamēģināsim vēl šo vienu jautājumu. Tātad izpausmes, bezspēcības neverbālās izpausmes. Lūk, šādā te veidā mēs varam ievietot video avotus analīzē. Tieši tāpat analīze var gūt ar manis jau iepriekš pieminētajām materiālu iekopēšanām vai pievienošanām no Google diska. Šeit ir iespējams apkopot arī audio, pielāgot, ģenerēt audio sarunu, kad runā divi runātāji, un arī iegūt kopsavilkumu. Tāpēc tagad es aicinu jūs šo te jauno Googles radīto instrumentu pamēģināt pašiem, kā tas strādā.